Mūsdienīgām siltumenerģijas ražošanas iekārtām jāspēj būt gan lētām, gan kurināmo taupošām, gan tādām, kurām nav nepieciešama pārāk bieža apkope. Nereti, lai šādu rezultātu sasniegtu, spēkus apvieno pat vairāku valstu enerģētikas speciālisti. Lūk, viens šāds pavisam nopietnas veiksmes stāsts. Loradex ir īsta firma, kas nodarbojās ar industriālu iekārtu projektēšanu un uzstādīšanu, kuri pielietotu industriālu automatizāciju. Šobrīdējās tirgus tendences mūsu novedusi ir pie granulu ražošanas. Daudz darbu mēs esam iztaisīti tieši ar granulu ražotnēm, kuras uzstādījuši esam Lietuvā. Es ar šī granulēšanas jomā ar granulām strādāju jau ilgi. Un nemitīgi man ir bijuši žēlošanās, kad sliktas granulas ir. Kad ir vai nu ir saulespuķu sēklu miziņu granulas, kas nāk no Ukrainas, kad viņas nemitīgi visus degļus aizdambē ciet. Salmu granulas tāpat aizdambē visus degļus. Mūsu pašu Latvijas ražotās kūdras granulas, kas arī tāpat dambē ciet visus degļus. Man šī satikšanās ar mūsu šo poļu ražotāju bija, kā teikt, aklai vistai grauds, jo es atrisināju šādā veidā savu problēmu. Un es domāju, ka mēs šādā veidā veicināsim tieši mūsu māju ražotās kūdru un salmu granulu tirgu Latvijā. Šis aparāts ir vidēji zema granulu degļa līmenī, bet viņš dod ļoti daudz papildus. Viņam ir rotējoša degkamera, kas dzesējās ar gaisu, līdz ar to neļauj tiem izdegļiem pie siediņām piekausēties, teiksim, tāda būtu pareizais vārds. Un viņš atdalās nost kušņi no sieniņas un rotējot pa lēnām izbirst ārā. Un nenotiek tas process, ko es stāstīju, kas pamatā visiem tiem klasiskajiem degļiem, kad viņi visi aizaug ciet ar šiem izdegļiem un viņi vienkārši nodziest, pašnodziest. Mūsu tehnika, tieši kas attiecās uz degļiem, tad viņi ir sākot no 20 līdz 350 kW. Katlmājās mēs viņus kombinējam pa vairākiem katliem kopā, var sanākt arī lielāks. Neizslēdz iespēju, ka sadarbībā ar poļiem mēs varētu arī veidot lielākas jaudas katlmājas. Kāpēc tieši kūdras, salmas, granulas? Tāpēc, ka viņas maksā 50% lētāk. Tāpēc arī gribam palīdzēt mūsu iedzīvotājiem, lai viņi varētu pārdzīvot bargo ziemu, kas būs priekšā. Laipni gaidīt visi, kas grib pārbūvēt savus katlus, vai kas grib iegādāties katlu, kurš var kurināt ar lētām Latvijā ražotām granulām.